Uzklausīsim svēto rakstu lasījumu no 5. Mūzes grāmatas 30. nodaļas. Un tas kungs, tavs Dievs, tevi bagātīgi svētīgs ikvienā tavu roku darbā, tavu klēpju augļus, tavu lopu augļus un tavus zemes augļus. Jo tas kungs atkal priecāsies par tevi tavā labumā, tāpat kā viņš priecājās par taviem tēviem. Jo tu klausīsi tā kunga, sava Dieva, bauslī, turēdams viņa baušus un viņa likumus, kas ir rakstīti šī bauslības grāmatā. Un ja tu atgriezīsies pie tā kunga, sava Dieva, ar visu savu sirdi un ar visu savu dvēseli. Jo šis bauslis, ko es tev šodien pavēlu, nav tev ne pārāk grūts, nec pārāk tālu. Tas nav debesīs, ka tev būtu jāsaka, kas mūsu dēļ kāps debesīs un mums to paņems un mums to paziņos, lai mēs to varētu pildīt. Tas nav viņpus jūrai, ka tev būtu jāsaka, kas mūsu dēļ celsies pāri jūrai un mums atvedīs un mums tos paziņos, ka mēs tos varētu pildīt. Nē, tas vārds ir ļoti tuvu pie tevis, tavā mutē un tavā sirdī, lai tu to pildītu. Āmen. Lasījums no Pāvila vēstules Kolosiešiem. Pāvils pēc Dieva prāta Kristus Jēzus apostols un brālis Timotejs, svētajiem un ticīgajiem brāļiem Kristu, kas dzīvo Kolosā, žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva. Mēs patstāvīgi savās lūgšanās pateicamies Dievam mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvam par jums, jo mēs esam dzirdējuši par jūsu ticību Kristam Jēzum un jūsu mīlestību uz visiem svētajiem tās cerības dēļ, kas jums nolikta debesīs. Par to jūs jau agrāk esat dzirdējuši, kad klausījāties evaņģēlija patiesības vārdu, kas izgājis līdz jums, jo tas visā pasaulē nes augļus un patstāvīgi aug arī pie jums kopš tās dienas, kad jūs dzirdējāt un visā patiesībā izpratāt Dieva žēlastību. Epfra, mūsu mīļais darba biedrs, jums to ir pasludinājis. Viņš, šis uzticīgais Kristus darbinieks, kas strādājis jūsu labā, arī mums ir stāstījis par jūsu mīlestību garā. Tāpēc arī mēs kopš tās dienas, kad esam par to dzirdējuši, patstāvīgi piesaucam Dievu savās lūgšanās, lai jūs bagātīgi apveltīti ar garīgu gudrību un atziņu visā pilnībā, izprastu viņa gribu, tad jūsu dzīve būs mūsu Kunga cienīga un viņam viscaur patīkama, un jūs nesīsiet augļus ar visāda veida labiem darbiem un pieaugsiet Dieva atziņā, bet viņš savā godības varenībā jūs bagātīgi apveltīs ar spēku, būt izturīgiem, pacietīgiem, un jūs ar prieku pateiksieties Tēvam, ka jūs darījāt kas jūs darīs cienīgus dabūt savu tiesu pie savējo mantojuma gaismā. Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis savu mīļotā dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana, grēku piedošana. Āmen. Žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus.
Uzklausīsim mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēliju, ko uzrakstījis svētais Lūka 10. nodaļā. Un pie mācekļiem sevišķi griezdamies viņš sacīja: Svētīgas tās acis, kas to redz, ko jūs redzat. Jo es jums saku, daudz praviešu un ķēniņi ir gribējuši redzēt, ko jūs redzat, un nav redzējuši, un dzirdēt, ko jūs dzirdat, un nav dzirdējuši. Un redzi, kāds rakstu mācītājs piecēlās, un viņu kādinājums sacīja: Mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantotu mūžīgo dzīvību? Bet viņš uz to sacīja: Kā stāv rakstīts bauslībā, kā tu to lasi tur? Un tas atbildēja un sacīja: Tev būs Dievu savu Kungu mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Viņš tam sacīja: Tu pareizi esi atbildējis. Dari to, un tu dzīvosi. Āmen. Kungs Dievs, svētais gars, nāc un atdari mums tavu vārdu patiesību, jo vienīgi tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Cik daudz ko par cilvēku var pasakīt viņa acis. Vērīgi ielūkojoties cilvēka acīs, var atklāt daudz vairāk nekā dzirdot no viņa simtiem vārdu. Acis nemelo. Tās atklāja to, ko vārdi nespēja izsacīt. Daudziem cilvēkiem sarunas laikā ir svarīgi skatīties otram acīs. Turpretīm citiem ir grūti vai pat biedējuši to izdarīt. Jēzus Mateja evaņģēlijā māca, lai skatāmies uz apkārt notiekošo ar bērna acīm. Mazi bērni, kuri vēl nerunā, komunicē, lūkojoties acīs. Interesanti ir pavērot, kā tādi bērni savā starpā sarunājās. Viņi apstājās uz mirkli, viņu skatiens paliek nopietns, un tajā brīdī viņi viens otru burtiski skanē. Ja mēs pietiekami uzmanīgi to pavērosim, tad mēs nekad neteiksim, ka viņi ir vēl pārāk mazi un neko vēl nesaprot. Bērnu skatienā mēs redzam pamācošu un neviltotu pazemību. Kā mēs skatāmies? Ko mēs skatāmies? Un kur mēs skatāmies? Tas ļoti ietekmē mūsu dzīvi. Piemēram, mūsos ienāk tas, uz ko mēs skatāmies televīzijā, internetā, apkārtnējā pasaulē, ikdienā. Cik ļoti mūsdienās cilvēkus ietekmē, piemēram, reklāmas. Cik ļoti ietekmē visādi labākas dzīves veidotāji, dzīves guru un skolotāji, kas māca, kā pareizi un labi dzīvot, būt laimīgam, bagātam un mīlētam. Kāds interesants notikums ir rakstīts 1. Mūzes grāmatā 30. nodaļā, proti, kad Jēkabs pie sīklopu ūdens silēm nolika strīpainus, svaigi nomizotus zarus. Dzīvnieki dzerot ūdeni, uz tiem skatījās, un abju mātēm piedzima raibi un strīpaini mazuļi.
Kaut kādā nozīmē arī mēs paši kļūstam par to, uz ko mēs skatāmies. Jo viss, ko mēs redzam ar acīm, ierakstās mūsu kompjūterā, tas ir smadzenēs, un tur arī paliek. Ja mēs uz kaut ko vairāk fokusējamies, skatāmies, tas sāk mainīt mūsu uztveri, domas, prātus, arī sirdis. Un galu galā nes savus augļus mūsu dzīvē. Kāpēc ir tik bīstami skatīties vardarbību, šausmas, okultismu, nepareizu dzīves pamācīšanu, seksuālu pavadināšanu? Jo agri vai vēlu tas liks par sevi manīt. Dažādu okultu sižetu skatīšanās vai tādu grāmatu lasīšanu cilvēki kā veido saikni ar ļauno garu pasauli. Tiek atvērtas durvis ienaidniekam. Nesen sarunājos ar kādu ticīgu māsu. Viņa ejot uz baznīcu, zinot Bībeli, nožēlojot grēkus, lūdzot Dievu. Bet par to, ka horoskopi esot slikti, tās esot pilnīgas muļķības. Un nevajag viņai neko stāstīt, viņa pati visu zina un skatīsies tos arī turpmāk. Cik traģiski viegli cilvēks pierod pie ļaunuma. Caur acīm ļaunais saturs ienāk mūsos. Vardarbības skatīšanās internetā rada nākamos varmākus. Dzīves gudrības skolotāji ne tikai ietekmē cilvēku dzīves, bet arī noved pie ģimeņu izpostīšanas. Pornogrāfijas skatīšanās sākumā ievaino cilvēku, vēlāk to maina, tad rada apjukumu, veidojot aplamu dzīves uztveri. Šāds saturs ne tikai ievaino, bet arī posta vīra un sievas attiecības laulībā. Skatīšanās maina domas, vārdus un darbus. Ar laiku mēs atdarinām to, uz ko mēs skatāmies, uz ko mēs esam fokusēti. Mazu bērnu viena no svarīgām mācīšanās metodēm ir redzētā atkārtošana. Īpaši tēva un mātes rīcības un runas veidas kopēšana. Bērni ar lielu uzticēšanos raugās uz saviem vecākiem un seko viņa piemēram. Cik labi, ja šis piemērs ir atdarināšanas un sekošanas vērts, bet cik skumji ir, ja vecāku piemērs bērnu ieved atkarībās, kam ir tālāk ejošas sekas viņu dzīvēs un arī viņu attiecībās. Kas notiek ar mūsu bērniem šodien? Ir vecāki, kuri nesen dzimušajiem bērniem, kam ir tikai kāds pusgads palicis, jau dod telefonu, lai tie skatītos kādus video. Bērns pie tā pierod un ar laiku skatās tos nemitīgi. Viņš vairs neraud, viņš ir kluss, viņš ir arī nodarbināts. Bet kas notiek tad, kad vecāki ar viņu mēģina sarunāties? Bērnam tas vairs nav vajadzīgs. Un kas notiek tad, kad telefons tiek atņemts vai netiek iedots? Notiek pasaules lielākā traģēdija. Un acis ir tam iesākums. Ko par acīm saka Bībele? Kādas tās ir? Bēdīgas, noskumušas, ziņkārīgas, nodevības pilnas, naida pilnas, izmisušas, augstprātīgas, ļaunas, skaudīgas,
lepnas, aptumšotas, aizplūdušas, aklas, miesīgas, bezdievīgas, īgnas, nežēlīgas, tumšas, neredzīgas, izmisušas, izraudātas, asaru pilnas, pilnas miega, neskaidras, ilgu pilnas, atvērtas, apgaismota gara pilnas, laimīgas, priecīgas, zinātkāras, līdzjūtīgas, skaistas, spodras, apskaidrotas, vērīgas, uzticīgas. Tik daudz runā Bībele par acīm. Lūkas evaņģēlija 11. nodaļā Jēzus mums saka: miesas spīdeklis ir acs. Ja tava acs ir laba, tad arī visa tava miesa ir gaiša, bet ja acs ir samaitāta, tad visa tava miesa ir tumša. Kad tika izgudroti fotoaparāti, acs tika ņemta par piemēru tai linzei. Vārds fotogrāfija tulkojumā no grieķu valodas nozīmē gaismas ierakstīšanu. Mums visiem ir telefoni, un telefonos ir kameras. Ar tām mēs varam gan uzņemt fotogrāfijas, gan filmēt, un tas viss paliek telefonam atmiņā. Varbūt atcerēties, es sākumā minēju. Viss, ko mēs ar acīm redzam, ierakstās mūsu kompjūterā un paliek mūsu atmiņā. Mūsu acu skatiens ir sava veida loks mūsu dvēselē, jo viss labais, arī kaitīgais, jeb ļaunais, iekļūst caur acīm sirdī un tur paliek. Kā saka pravietis Jeremija, manas acis sabeidz manu dvēseli. Acis ir gaismas uztveres orgāns. Veselas acis ļauj redzēt gaismu, bet slimas acis liek palikt cilvēkam tumsībā. Kad acis ir veselas, visa miesa ir apgaismota, bet kad acis paliek neveselas, tad miesa ir aptumšota. Jeb citiem vārdiem sakot, acis gaismu uztver tikai daļēji, tādējādi gūstot nepareizus iespaidus. Lai nodzīvotu jēgpilnu dzīvi, mūsu acīm ir svarīgi raudzīties uz vislabāko piemēru. Kā teica ķēniņš Dāvids, manas acis raugās uz to kungu vienmēr. Vērīgi fokusēts skatiens uz Jēzu dara arī dvēseles acis laimīgas. Pravieti Ecihēlu un arī mūsu Dievs uzrunā šodien. Cilvēka bērns, skaties vērīgi ar savām acīm. Pasaules lielais ekrāns rāda daudz bilžu, un tās visas kaut kur arī aicina. Šajā informācijas pārpilnībā var ļoti viegli apmaldīties un apjukt. Tā maina cilvēku uztveri un domāšanu. Tā maina arī ticības pamatus. Mums ir jābūt vērīgiem, lai mūsu dvēseles caur acīm neaptumšotu grēks, lai mēs neatrastos tumsā. Dievs pavēl mums visu nevajadzīgo un nevēlamo atstāt ārpusē, lai tas neienāktu mūsos. Mums jāmācās savas acis koncentrēt, jeb nofokusēt, vērīgi lūkojoties uz viskaistāko piemēru, kāds mums ir, Jēzu, kurš vienmēr aicina: skaties uz mani, seko man, un tā tu kļūsi par cilvēku ar patiesā priekā starojošām acīm.
Jēzus dod mums svētību sacīdams: svētīgas tās acis, kas to redz, ko jūs redzat. Dievs mūs ir svētījis šajā ziņā, un šī ir mūžīga svētība. Vienīgi, ja mēs to nezaudējam paši savas vainas dēļ. Kā Jēzus saka, daudzi pravieši un ķēniņi vēlējās redzēt un dzirdēt lietas, kuras mēs redzam un dzirdam. Jaunās derības lieciniekiem ir daudz lielāks gods, svētība un priekšrocības nekā vecās derības praviešiem un ķēniņiem. Mēs iespējams pilnīgā neizpratīsim šo vārdu nozīmi līdz pat tiesas dienai. Mums ir ļoti maza nojausma par daudzajām priekšrocībām, kas ir ticīgajiem, kuri dzīvo pēc Jēzus atnākšanas, salīdzinājumā ar tiem, kuri dzīvoja pirms Jēzus dzimšanas. Lai gan vecās derības svētie ticībā gaidīja glābēja atnākšanu un ticēja arī augšām celšanai un nākamai dzīvei, Kristus atnākšana un nāve atklāja to, kas iepriekš bija apslēpts. Mēs katrs viens rūpīgi varam pārdomāt, vai mūsu acis ir veselas, vai mūsu acis izvairās no kārdinājumiem un no grēka, vai tās saredz skaidri lietas, kādas tās patiesībā ir, vai tās ir vērstas uz patiesību, vai mūsu acis izgaismo mūsu dvēseles, vai mūsu acis nav atstājušas novārtā evaņģēliju. Apskatīsimies arī sev apkārt, savās mājās, kas ir tas, uz ko mēs ikdienā skatāmies. Kādas grāmatas, kādas gleznas bildes, kādas fotogrāfijas. Es sākumā minēju piemērus par bērniem. Bet ziniet, mūsdienās nevienu, ne jaunu, ne vecu cilvēku nekas neaizsargā no kāda graujoša satura skatīšanās. Nekas. Vienīgi Dieva vārds. Nejaušība mūsu dzīvē nav. Bez Dieva ziņas nekrīt ne mats no mūsu galvas. Debesu Tēva acis ir nomodā ik brīdi, par ikvienu no mums, no sākuma līdz kapam. Viņš vēro mūs, līdz zināmai robežai pieļauj mūsu rīcības brīvību, ļaudams izbaudīt arī tās svētību vai rūgtās sekas. Dievs dara savā mīlestībā pie mums visu iespējamo, lai mūs aklos, grēkā ieņemtos un aptumšotos cilvēkus glābtu un vilktu pie sevis atpakaļ, laimē un mūžīgā dzīvībā. Paturiet prātā, ko Jēzus mums šodien saka. Svētīgas tās acis, ko jūs redzat. Āmen.